Vakar biju sesijā, vispār ļoti interesanti. Kā jau katrai mammai gadījies, kad bērns triggerē ārā kaut kādas dusmas vai kaut kādas sajūtas. Ja pirms tam man likās, varbūt, ka es esmu normāls cilvēks, tad kad bērni piedzima, tad man sāk nākt ārā kaut kādas nevaldāmas dusmas un bezspēcība tāda, tīzli. Un vakar gribēju tieši izstrādāt šo, pastīties, kas tur apakšā slēpjās. Un bija tā, kad tieši visu kopā tā padomājot, bija aizvakar tāda situācija, ka mēs sēžam mašīnā un Lēla ritīgi piekusus, un viņa nekad neatzīst, ka viņa ir piekusus. Un es jūtu, ka es palieku dusmīgi, man pilnīgi sāk sāpēt spranda. Un ritīgi savilk sprandu. Un es vienkārši jūtu, ka man kāpjas dusmas, bet es, turos un, tā kā, protams, mēģinu būt kaut kāda cietā nejūtīgā klints, bet viņi jau to jūt tāpatās. Un interesanti bija tas, ka vakar to izstrādājot pēc sesijas, tur atklājās viss, tur tēta mantojums un tā un šitā. Un viss tā bezspēcība un tā, ko viņa manī ceļ augšā, viņa jau man nevarētu pacelt, ja manī tas nebūtu. Un tas bija manī. Un pats interesantākais pēc sesijas, pēc kaut kādas stundas man ļoti vilka ne tikai sprandu, bet arī muguru fiziski. Man ļoti sāk sāpēt. Un tajā dienas laikā man bija tāda apjukusi galva, un es beigās jūtu, ka tās sāpes tā kā lēnām kāp uz augšu, un vakarā viņas bija pazudušas. Tā kā tik ļoti terapija, tu pat fiziski to jūti. Tas ir vienkārši neaprakstām.